Sveiki, basketbola fani! Parunāsim par to, kas padara šo sporta veidu tik fantastisku. Mēs visi zinām, ka basketbols nav tikai bumbas iemešana grozā, tā ir komandas spēle. Basketbolā nevar paļauties tikai uz individuālu talantu. Protams, superzvaigzne komandā var mainīt spēles gaitu, bet īstā maģija notiek, kad visi spēlētāji sadarbojas. Atcerieties dažas no visu laiku labākajām basketbola komandām. 96. gada Bulls, Spurs, Dinastija un nesenie Golden State Warriors panākumi. Kas viņiem visiem ir kopīgs? Viņi spēlēja kā vienota komanda, piespēlēja bumbu, izlika aizsegus un vienmēr meklēja brīvu spēlētāju. Redziet, kad komanda spēlē kā saliedēta vienība, tā kļūst neapturama. Katrs spēlētājs zina savu lomu, vai tā būtu gūšana, aizsardzība vai izšķiroša piespēle. Un kad visi tic komandas idejai, tad notiek brīnumi. Apskatīsim to sīkāk. Komunikācija ir ļoti svarīga. Laukumā spēlētājiem pastāvīgi jāsarunājas, jābrīdina par aizsegiem, jāinformē komandas biedri, no kurienes nāk palīdzība un jāorganizē aizsardzība. Bez komunikācijas jūs esat tikai 5 indivīdi, kas skraida apkārt. Uzticēšanās ir vēl viens komandas darba pamatprincips. Jums jāuzticas, ka jūsu komandas biedrs būs īstajā vietā, ne ka viņš izdarīs pareizo gājienu un ka aizstāvēs jūsu aizsardzībā. Kad uzticēšanās ir augsta, spēlētāji vairāk riskē zinot, ka komandas biedri viņus atbalstīs. Un neaizmirsīsim par pašaizliedzību. Dažreiz labākais gājiens ir atteikties no laba metiena, lai iegūtu lielisku metienu. Tas nozīmē piespēlēt bumbu tālāk, izlikt perfektu aizsegu un priecāties par komandas biedra panākumiem, tā, it kā tie būtu jūsu pašu. Tāpēc nākamreiz, kad skatāties spēli vai dodaties laukumā, atcerieties, basketbols ir komandas sports. Spēles patiesais skaistums slēpjas tajā, cik labi jūs spēlējat kopā. Jo galu galā komandas darbs noved pie sapņu piepildījuma. Paldies, ka skatījāties, un neaizmirstiet abonēt, lai uzzinātu vairāk par basketbolu. Līdz nākamajai reizei, turpiniet spēlēt, turpiniet cīnīties un esiet lieliski komandas biedri. Čau!